Nu, ko esam saņēmuši beidzot no Vācijas jauno LED Smart Oil. Skatīsimies, kas tad Vācītim vēderā. Lūk, pats aparāts. Jāizmēģina, vai funkcionē vispār. Prezentācija paredzēta nākošu nedēļu. Tad jau mēs sīkāk pastāstīsim, bet tagad izmēģināsim paši. Ok, paskatīsimies. Kā mums tieši slēdzās klāt. Jābūt precīzam. Strādā. Izvesēšana darbojas. Tā, lampa arī darbojas. Skatīsimies, kas mums ar eļām notiek. Starta komplektā mums nāk baltais tonis, natural mat dabīgais, kaut kāds un antīks ozols. Tā, pamēģināsim jauno, ja? Paskatīsimies, kā tas izskatās. Viņam vajadzētu izskatīties 5,991. Tas ir tā kā melnais. Šo paliksim uz ozolu virs. Un te varam maisīt. Nekā varam pauzīt, uztaisīt mierīgi, jo tur maisīšana ir ilga. Pārbaudīsim, vai dedzina vai nededzina līmleģu. Tad pamēģināsim, kas mums te sanāk. Ja taisa liels platības, tad šo procesu veic ar nevis Florix centru, bet Hendrix centru. Mazliet, un tad jau būs viss. Es nezinu, man liekas vienmērīgi. Standarta situācijās, lai nožāvētu šo, ir jāgaida apmēram 24 stundas. Ja? Un ko mēs darīsim? Strādājot ar šo aparātu, obligāti jāizmanto aizsargbūs. Tāpēc, jo tur ir spēcīgs UV, galvenais neuzspies kādam acīs. Nezinu, pēc idejas vajadzētu būt sausam. Uzsveram. Wow! Neskrāpēt. Tiešām, ko mēs no tā varam secināt? Aparāts darbojas. Visu brīdi droši vien ar šādu aparātu būtu problemātiski, bet pakāpienus un mēbeļu kaut kāds neliels plaknes, es domāju, ļoti pat pateicīgi, jo tu vari uztaisīt vienu kārtu, kas ir 5 sekundēs, un te viņi ir gatavi. Viss te var montēt, darboties, izmantot. Ja? Pirms man ir nāks no iepriekšējā, tas nav no šēns. Ja.